Es nedomāju, ka mēs, sastopoties ar grūtībām un bēdām, sajūtam prieku. Un, kad es runāju par prieku, es runāju par lietvārdu prieks. Lietvārds apzīmē kaut ko eksistējošu, kaut ko reālu. Bet apstults Pāvils raksta vēstulē Filipiešiem: priecājieties! Viņš lieto darbības vārdu, tā kā pavēles izteiksmē. Tas nozīmē, ka tu vari priecāties arī tad, kad tu nejūti prieku. Vai tu vari priecāties, kad nejūti prieku? Jā, citādi viņš nebūtu to teicis. Un tas ir tas, ko Jēkabs saka, lai mēs priecājamies, kad mēs tiekam pakļauti dažādiem uzbrukumiem. Priecājamies par to kungu. Mēs varam pacelt savus rokas gaisā un teikt: Dievs, es slavēju tevi, ka šajās bēdās neesmu viens. Es slavēju tevi, ka tu esi mans palīgs. Es priecājos, ka tu esi man atpircis no visas aplumās, no tēviem, man dotās dzīves. Tu paņēmi visu manu sodu, paņēmi visu manas sērgas, visu manu noziegumu bija uzlikt tev ar tavām brūcēm. Es esmu dziedināts. Tā ir priecāšanās. Vai tu dzirdi mani? Tas ir iemesls, kāpēc mēs varam sākt dievkalpojumu ar slavēšanu. Lai tur vai kas, lai ārā krīt akmeņi, vai lietus, vai vētra, vai sals, vai karstums. Mēs varam sākt un teikt: Dievs, tu esi ar mums! Halleluja! Mēs iziesim cauri, mēs uzvarēsim, mēs saņemsim tavus apsolījumus. Jā? Tas ir tas, par ko Jēkabs saka: hei, bēdas! Sākiet priecāties, slavējiet Dievu, stāvat pretī vēlnam, stipri ticībā, zinādam, ka tāda pati cīņa ir visiem jūsu brāļiem pasaulē. Visiem, pa labi un pa kreisi. Tu nevienmēr to redzi, tu nevienmēr esi blakus, kad mēs savā ģimenē stāvam pretī uzbrukumiem. Kad kādreiz viņš atnāk ar sajūtām, ar tādām sajūtām, ka gribas apģērbt sēru drēbes. Ko mēs darām? Mēs stāvam viņam pretī. Mēs sakām: nē, tu nevari, nē, tu esi zaudējis, nē, mēs esam uzvarētāji Jēzu Kristu. Mēs priecājamies, lai gan prieku nejūtam. Bet, ja tu priecājies, paļaujoties uz Kristu par to, ko viņš priekš tevis ir izdarījis, ja tu iesāc to kādreiz miesīgi priecāties, tad pēc tam tās sajūtas arī atnāk. Ja viņas ir svarīgas.